Galvenais ir bērnam radīt ģimenisku vidi. Tā nu pat Ikšķeles novada domas apstiprinātu atbalsta kārtību Audžu ģimenēm komentē sociālā dienesta vadītāja Dzintra Švirkste. 23. februāra domas sēdē deputāti apstiprinājuši saistošos noteikumus par pabalsta apmēriem vienai no ārpus ģimenes aprūpes formām. Mums ir šogad un pagājuši gadu vairāk sasnieguši pilngadību, un tātad viņi pamet bērnu namu, bet pamet ļoti nesagatavoti dzīvei. Un tātad mēs vēlamies radīt šo te ģimenes vidi, nevis institucionālo vidi, ar tādu domu, lai šie bērni būtu vairāk sagatavoti realitātei un piemēroti reālajai dzīvei. Vairumā gadījumu Audžu ģimenēs ievieto bērnus, kuru vecākiem ir atņemtas aprūpes tiesības. Ikšķeles novada pašvaldība līdz šim izmantojusi bērnu nama pakalpojumus. Sociālā dienesta pārstāvi norāda, ka uz doto brīdi redzeslokā nav nonākusi neviena konkrēta ģimene, tomēr nepieciešamības gadījumā varēs izmantot arī minēto aprūpes modeli. Ikmēneša pabalsts no bērnu uzturam, ko tātad šodien deputāti izskatīja, viņš būs 100 lati mēnesī. Un tad vēl ir tāds, principā, vienreizējs pabalsts vai pabalsts pēc nepieciešamības, tātad mīkstā inventāra un dažādu apavu apģērbu iegādei. Tas būs vienreizējs gada laikā 300 lati. Papildus pašvaldības pabalstiem atbalstu nodrošina arī valsts, neatkarīgi no aprūpējamo skaita maksājot 80 latus mēnesī. Atbalsta palielināšana Audžu ģimenēm ir mācīšanās no savām kļūdām. Ģimenēs bērni varēs mācīties sociālās prasmes, kas nereti pietrūkst bērnu namos, norāda Švirkste. Dats Trebotska, Zana Treško, Ogres televīzija.